23. gada valsts eksāmena optimālā līmeņa 24. uzdevums par kombinatoriku. Uzņēmums plāno pieņemt darbā jaunus darbiniekus, kuriem paredzēta vienāda amata. Zināms, ka no 17 kandidātiem tieši 8 ir augstāko izglītību. Aprēķina, cik dažādos veidos var izvēlēties 4 darbiniekus, lai tieši 3 no tiem būtu ar augstāko izglītību. Tad mums vajadzēs 4 no 17, 3 ar augstāko un 1 bez augstākās. Nu, tad pierakstam, kas mums ir zināms. Mums ir 17 kopsumā kandidāti, 8 ar augstāko izglītību. Protams, eksāmenā jāraksta pilns teksts. Ja mēs no 7 kandidātiem atņemsim 8, mēs iegūsim 9 bez augstākās izglītības. Tas jau ir labi. Ko mums dod formula lapa? Skatāmies formula lapā. Kombinatorika, kombinācijas. Kombinācijas ir laba formula. Mēs viņu nošpikosim, paņemsim pie sevis, lai mums viņi ir acu priekšā. Kombinācijas, kā n ir n faktoriāls dalīts ar k faktoriāls, n mīnus k faktoriāls saucējā. Šo formulu mēs izmantosim. Ejam atpakaļ pie uzdevuma. Tātad mums vajadzēs 4 darbiniekus, lai 3 būtu ar augstāko izglītību. Augstākā izglītība mums ir 8. Nu, un tad jārēķina 8 faktoriāls. Dalīts ar 3 faktoriāls, 8 mīnus 3 faktoriāls. Un es to trīnieciņu 1 reiz 2 reiz 3, šķiet, te nerakstīšu sākumā. Uzreiz rakstīšu 4 reiz 5 reiz 6 reiz 7 reiz 8. Un to 1 reiz 2 reiz 3 noīsināšu ar 3 faktoriālu saucēju. Nu, un 8 mīnus 3 ir 5 faktoriāls. 1 reiz 2 reiz 3 reiz 4 reiz 5. Atcerieties, kā faktoriāli rēķina? Nu, tad jau ir priekšā uzrakstīts. 5 noīsinās, 4 noīsinās, un 2 reiz 3 ir 6, kas arī noīsinās. Paliek 7 reiz 8. Ir 56. Bet kas tas ir? Tas ir jāpieraksta. Šis uzdevums, viņam šeit ir ekvivalents simboliņš augšā. Tas nozīmē, ka ir jāparāda tā sakarība, ko mēs rēķinam un kas tas būs. Tik veidos var izvēlēties 3 ar augstāko izglītību. Protams, jūs eksāmenā rakstīsiet pilnu tekstu, bet tas teksts ir nepieciešams. Tā, 3 mēs no 4 dabūjām 56 veidos. Tagad vajadzētu izvēlēties 1 bez augstākās izglītības. 1 bez augstākās. Bez augstākās mums ir 9 darbiniekiem. Nu, tad rakstam formulu. 9 faktoriāls dalīts ar 1 faktoriāls. 9 mīnus 1 faktoriāls. Burtiski formulu mēs esam pārakstījuši. Sanāk 9 faktoriāls dalīts ar 8 faktoriāls. Noīsinam un paliek tikai 9. Atkal rakstam klāt tik veidos. Var izvēlēties 1 bez augstākās izglītības. Pilnu tekstu lūdzu rakstiet. Nu, un pēdējais solīts, tad ņemam šos te skaitļus, 56 un 9, sareizinam savā starpā un iegūsim skaitli 504, un tagad ir jāuzraksta skaitlis te ir pareizi, bet jāuzraksta atbildi atkal pilnā tekstā. 504 veidos var izvēlēties 3 darbiniekus ar augstāko izglītību un 1 darbinieku
bez augstākās izglītības. Un tieši lūk šis te pilnais teksts, ko jūs būsiet uzrakstījuši, dos mums tos iespēju nopelnīt papildus punktus par loģiskumu un pareiziem termiņiem. Mēs pat varam, ja gribam šeit sanumerēt solīšus, ko mēs darām. Mēs no sākuma noskaidrojam, cik mums ir kandidāti, pēc tam mēs noskaidrojam, cik var izvēlēties ar augstāko izglītību, pēc tam cik bez izglītības augstākās, un 4. solītī mēs izrēķinam, cik tad veidos ir tos 4 dažādos darbiniekus var izvēlēties. Rakstiet loģiskus, secīgus darbības, aprakstiet ar teikumiem, būsiet sekmīgi, saņemsiet par šo uzdevumu 3 punktus. Paldies par uzmanību!